Nu, labrīt, tātad tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, sāk tādas apskatiņas, jā, nu man te saka, ka vajag turpināt un tā, nu un tad šodien pēdējais trešais apskats, jā, kur apskatīsim, nu tās pēdējās partijas, kuras vēl nav apskatītas, un, nu jā, ko tur garš ievads, bet vai pie darba, jo aptuveni, jā, zin kā ķeramies. Tātad, jā, sākam tagad iegājam 2.10. 11. sarakstīņš kustība pār, jā. Kustība pār, nu pa lielam, nu nekas labs tur nav, nu nav tā, ka, nu pizdiec un galīgi, nu un pa šitajiem nevajag balsot, jā, nu kaut kā, ja nu tur galīgi, zin kā tev trūkst, kā saka, izdomas, jā, radošā krīze vai kaut kas, jā, nu var jau nobalsot, bet, nu, principā nekas tur nav, nu, iesim programmā, ja. Pateikšu, kas man nepatīk personīgi, jā. Tātad, jā, programma pirmais droši Latvija, brīva Ukraina, viena Eiropa. Nu, un tad sākās viss kaut kas par Ukrainu, jā, Latvijas nacionālajās interesēs ir Ukrainas integrācija Eiropa, Ukrainas uzvaras pievienošana, mēs tagad gribam dot balsi Ukrainai. Mūsu vīzija ir droši Latvija un brīva Ukraina, Ukrainas prioritārās un tā tālāk un tā tālāk. Aizem līdz nākamajai rindkopai, Ukraina Eiropā. Aiziet. Visu cieņu par, nu, atbalstu Ukrainai. Nu, es esmu vienmēr bijis pār, man nekas nav mainījies, es esmu tikai par Ukrainu, jā, tikai, lai viņiem veicās un tā tālāk. Bet, nu mēs tomēr tā kā esam Latvija. Jā, nu, mēs galā tiekam ievēlēti no Latvijas. Jā, protams, mēs varam tur lobēt arī kaut kādas citas intereses Ukrainas, vai attiecīgi, neziniet, tur ievēl kaut kādu Ždanoku tā pretējās puses intereses lobē un tā tālāk. Bet, ja tev visa programma pa lielam grozās ap Ukrainu, jā, nu tad jautājums, vai jums nevajadzēja mēģināt startēt, jā, nu kaut kādās citās vēlēšanās, jā, jo, nu tad principā gandrīz viss pa Ukrainu. Nu nav tā, ka pilnīgi, jā, nu tur ir atsevišķi, kur izglītība, veselība, kultūra, labklājība, ģimene, protams, tur tā Ukraina pazūd, bet, nu jā, nu pārāk, manuprāt, daudz ir sākums tieši, vai Ukraina, un tad man rodās sajūta, ka varbūt, nu nemaz, zin kā tā pārāk pievērsīsies tam, un nu, nemaz par tām pārējām lietām tā nemaz īsti, nu tā kā neiestāsies vai neinteresēsies. Varbūt kļūdos, es saku, es šito partiju nenorakstu, nu tā pilnībā nenorakstu, bet, nu principā nekas, nu tāds baigs sakarīgais tur nav. Ja runājam tieši par kandidātiem, pirmais ir Ivana Voločī. Jā, un cik es saprotu, jā, un viņi paši rakstījuši, ka tā ir ukrainiete, jā, kas kandidē kā pirmais numurs no viņu saraksta, nu un atkal, nu tad jautājums, nu tas ir tas pats, zin kā, nu paņemt, labi, es tagad, nu atkal nepārprotiet, es saku, nu es esmu pro-ukrainisks, ja pie manim ukraiņi dzīvojuši, es joprojām, zin kā, nu iestājos par visu to, ka ukrainisku un tā tālāk, bet, nu šis kaut kā, man liekas, nav riktīgi, nu tas pats, ka paņem kaut kādu Afgānu, jā, un bīdīt kaut kādas Afgānas intereses, kas, nu varbūt, zin kā, tu to vari darīt kā kaut kādu otrās, trešās pakāpes problēmu vai tā tālāk. Bet, ja tu pa pirmo visu laiku šito, nu, viņu zini, jā. Nu, kas tur tālāk ir kaut kāda Linda Curika, otrā Inese Vojka, Miks Celmiņš, Laima Geikina. Es viņas nezinu, es neko nevaru teikt. Es nevaru teikt, ka tie, zin kā, kaut kādi baigi foršie cilvēki, vai tie kaut kādi pidarās. Es nezinu, teikšu godīgi, es nezinu, bet, nu, un tieši tāpēc es saku, ka, nu, tas noteikti nebūtu tas, pa ko es apsvērtu balsot, jā, bet, nu, nebūtu arī tāds, kur es saku, nu, pa šitiem nevar, jo ir pāris partijas paši esat pamanījuši, pa kuriem es saku, nu, pa šitajiem nevar balsot, jā. Nu, tad šie nav no tiem, jā, es saku, ja tur ir kaut kāda radošā krīze un nevar izdomāt, uz kuras lapiņas pipeli zīmēt, nu, uzzīmē uz šīs, jā, un var iemest iekšā, bet, principā, nē, viņi noteikti nav no viena no kaut kādām top 5, pa ko es vispār tur apsvērtu domu balsot, bet, nu, nav arī tā, ka top 5, pa kurām es toču un saku, ka nevajag balsot. Nu, kaut kā tā domāja tālāk. Labi, tā tad ievelkam elpu un dodamies pie nākamās. Nu, tā tad dodamies pie nākamais, jā, un 12. saraksts ir suverēnā vara. Tagad, jā, tāda maz liriska atkāpe. Tajā ir, nu, vairāk cilvēki, kas man likās ok, bet kas patiesībā laikam nav ok, jā. Un izskatot pirms Saeimas vēlēšanām, manuprāt, šita, jā, ka nu šī tā partija, kur pieņemsim, ja tāds, nu kā saka, Krievu vēlētājs, kurš, nu, varbūt kaut kā principiāli nebalso saucamajām latviskajām partijām,
ka šī varbūt tāda laba alternatīva būtu, bet, nu, es esmu kļūdījies, jā, es arī atzīstu kļūdas un tā tālāk. Un suverēnā vāra ir tā partija, pa ko nevajadzētu balsot. Nevajadzētu balsot, jā. Kāpēc? Es vienkārši izskaidrošu, kā es domāju. Jā, ja mēs atveram programmu, protams, programma ir samērā ok, jā, samērā ok, bet, nu, vēlreiz atgriežamies, ka programmu tu vari sarakstīt kādu gribi, nu, ja tu akurāt neesi no Jeremējo partijas, jā, nu, tie nespēja sarakstīt pat kā gribi, bļēt. Bet, jā, nu, tā tad viņi ir, jā, te raksta, jā, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība jākalpo sākotnējiem mērķiem, brīvība, cilvēku cieņa, līdztiesība, bla, bla, bla. Mēs esam gatavi kļūt par Latvijas konservatīvās sabiedrības pārstāvjiem Eiropā. Eiropas Savienībai jāpievēršas sociālai jomai. Skaidrs naudas aprit jāsaglabā visā Eiropas Savienībā, bla, 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 bla. Tiesības lemt par bērnu izglītību skolās un tā tālāk. Nu, neko jau tādu baigi stulbo viņi nesaka, bet kas man nepatīk? Jā, kas man personīgi nepatīk? Viens ir atcerēties, jā, ja neatceraties, tad tagad atgādināšu, ka pirmais numurs, kas tagad arī tieši sarakstā Jūlija Stepaņenko, kas saka, nu, manuprāt, šit viņa normāli veceni, nu, viņa joprojām nevar vienkārši pateikt, ka viņa ir pret, nu, ka viņa atzīst, ka Krievi ir uzbrukus Ukrainai. Jā, viņa to neatzīst, jā, nu, viņa tur ir prasīta vairākas reizes, viņa tur grozās vakrūk da okala un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to, jā, nu, atceramies, nu, pat Šlesers viņu izhujā arī no partijas. Nu, pat Šlesers, bļaļ, nu, kas savāca visus tādus, nu, teiksim, to ne to gudrāko tautas daļu, bet to, nu, arī ne stulbāko, jā, nu, jo stulbāko jaunlatviešu nosmēlu. Nu, pat Šlesers viņu izpiģināja ārā, jā. Otrais ir viņas, nu, karognesējs, jā, bļaļ, Sančo Pansu un bļaļ, kā tur Dons Kihots, jā, bļaļ, Ļubov Šveco, bļaļ, jā, ka Tviksiņš, bļaļ, suka dvasa pagapāra, bļaļ, jā. Respektīvi, nu, jā, otrais numurs, un vēl tajā sarakstā es pateikšu vēl vienu vārdu uzvārdu, jā, pa ko jūs, nu, un principā tad jautājumu vairāk nav, kāpēc pa šitiem nevajag balsot. Jā, viņš gan jā 14. numuriņu, jā, Jānis Lau, atceraties, nu, tas ģīms, kas ir, bļaļ, vilks pasvaltais motociklu piekabs, bļaļ, un kas tur provocē un pisās klāt pie brīvas pieminekļi, nu, tur stāstot, ka patiesībā vispār kara nav, un ko mēs iedomājamies, un tur, nu, tādas glupības, un tad man ir jautājums, jā, ja šitādi cilvēki pie tam pirmie divi iet, nu, pirmais divais Stepaņenko Šveco, un sarakstā var ielikt, nu, pilnīgāku idiotu, var jau būt, ka tur vēl kaut kāds labs tāds kandidāts ir, jā, nu, bļaļ, 4. Sergejs Dolgopolovs, kas principā, nu, ir dzirdēts uzvārds, jā, es nesaku, viņš labs vai slikts, jā, Rīgas domē, viņš tur bija, jā, pat prezidents, bļaļ, nu, jā, Rīgas domas prezidents, pohuļ, ir, jā. Armāns Kaļišuks, Pāvels Naumunds, Safjūļins, bļaļ, Princis, Solomātins, nezinu tādus, nezinu, jā, teiksim, godīgi nezinu, bet arī negribu zināt, jā, arī negribu viņus zināt un tā tālāk, bet šī ir tā partija, jā, pa kuru balsot nevajadzētu ir no tāda, ka viņi ir prokrieviski, viņi ir, bļaļ, daļa no viņiem ir idioti, jā, nu, es konkrēti pa Jānu Lau tagad runāju, varbūt tur vēl kāds tikpat labs, bļaļ, kadrs ir, jā, nu, un cilvēki, kas saka, ka tieši pretē viņam programmā, jā, nevienu vārdu pat tur kaut kādu atbalstu Ukrainai vai vēl kaut ko, bet, nu, tāda vispārēja diešana. Tā kā, nu, šī partija, šito varam droši izmest un pat neizskatīt par kaut kādu iespēju pa viņiem balsot. Tā, jā, nu, palikuši 4 mazu pauzīt un duram tālāk. Tā, nu, braucam tālāk, jā, 13. jā. Partija, jā, Tauta, Zeme, valstiskums, teikšu godīgi, viņa man ir teorētiski tāda visnezināmākā. Tur ir cilvēki, kas ir bijuši, jā, kas ir kaut kur bijuši un tā tālāk, bet, nu, kā viņu kaut kādu darbību un tā tālāk, nu, es tā baigi nevaru neko pastāstīt. Ja mēs paskatāmies programmā, jā, tad... Nu, pēc programmas ir ok, jā, nu, tur drošība tikai starptautiska sadarbība NATO ietvaros, jā, ka Latvijai kā mazai valstī aizsardzības izdevumi jākoncentrē aizsardzības tehnoloģiju sektoru attīstībai. Jā, tad notikuma Ukrainā liecina, ka pat reģionālu konfliktu ietekmē visu pasaules valstis, jā, tad nav atbalstām Eiropas Savienības paplašināšana ar svešu civilizācijas un kultūras valstīm. Jā, Principā, jā, ja mēs tā pabraucam, viņam tā programma nav tāda baigi garā, koncentrēta un nav nekāds, principā, nav nekāds bullshits. Nu, teikšu godīgi, nav nekāds bullshits, jā, nu, protams, kas no tā tiks pildīts un cik tas ir reāli, tas ir cits jautājums.
Bet principā nekas slikts nav. Nu, šito partiju saku, nu, viņi man ir tāda, viss varat tur pakomentēt, kam patīk, viņi kam nepatīk, jā. Viņa absolūti nav zemē metama, jā. Es pat neteiktu tā, ka es esmu tur konkrēti pret vai kaut kā tā. Ja paskatāmies kandidāts, jā, nu, es saku, nu, ir Aleksandrs Kirsteins, jā, nu, kam viņš patīk, kam viņš nepatīk, galvas jautājums, man viņš ir pilnīgi pohuj, teikšu godīgi, jā, pilnīgi pohuj, vairāk, nu, nezinu, nu, pa 50%, 55 patīk, jā, pa 45 nepatīk, ja, nu, man prasa procentuāli, jā, nu, viņš ir deputāts šobrīd, jā. Kas tur vēl? Jā, otrais ir Guntars Vītols, huj, viņš zina, kas ir tāds. Jā, Edvards Krusts kaut kur dzirdēts, ne te labākajā, man liekas, kontekstā, bet varbūt es kļūdos. Edvards, sorry, ja es kļūdos, jā, Latvijas Kara muzeja krājuma departamenta vēsturnieks. Varbūt es kļūdos, godvārds, kaut kur tas Krusts ir man atmiņā, jā. Liena Apine, Klaus Radziņš, Igors Meija, nu, nezinu, tādi uzvārdi, Artūrs Bērnis kaut kur, nu, tas man īpaši nepatīk, jā. Bet 11. sarakstā. Tā kā, jā, es neko sliktu pa viņiem nevaru teikt. Nu, vismaz šobrīd es nezinu, jā, ja kādam tur ir kaut kas piebilstams, jā, kā kāzās, zin kā, vai nu tu tagad saka, vai aizpis muti, bļaļ, un skaties, kā tādā jau bijušo vecinu kā cits drāži, jā. Šeit ir līdzīgi. Es neko sliktu šobrīd nevaru pateikt, jā. Tā kā 13. tautas zem valstiskums, jā, ja jums sakurāti nav ko, nu pa šitiem droši vien, ka var nobalsot. Vismaz neko klai idiotisku viņi nav ne piedāvājuši, ne viņi kaut kur izskatās, ka pinušies ar kaut kādiem prokremliskajiem vai kaut ko tādu. Tā kā, jā, es domāju, ka šitos var, nu, paturēt kaut kur atmiņā, nu, ja vajag, tad nobalsojam, jā, nepatīk tur pārējās, jā, jo nākamās 3 tur nebūs pa ko, jā, nebūs pa ko, šitie tādi pēdējo, ko var vēl pieciksēt klāt. Bet, ok, neskriesim notikumiem pa priekšu, tūlīt dodamies pie 14. partijas. Tā, nu 14. partija un principā tur pa nākamajām būs diezgan īsi, jā, tātad 14. Zaļo zemnieku savienība. Kad es domāju, ka es pasaku šo salikumu, tāpat kā 15. partija, kas būs nākamā jaunā vienotība, es domāju, ka šeit pat nav jēga mums tur baigi skatīties programmas un baigi skatīties uz kandidātiem, nu mēs īsumā tomēr to izdarīsim, bet... Nu, atcerieties, kā mēs esam tikuši pie šobrīdējās valdības, jā, ka, nu, zaļie zemnieki nekad neko, jaunā vienotība nekad neko ar šitajiem, jā, bet, nu, kaut kā sanāca kopā, bļaļ, iedraudzējās, jā, kā saka, draugs draugam laika kavē, jā, tur pizdirsā un tik slavē, nu, un tad, nu, tā arī sanāk, slavē viens otru, jā, zin, kad slavē pie valdības, nu, neejam aizvien dziļākā dirsā, jā, ejam aizvien dziļākā dirsā, nu, pateicoties, protams, šitam te Zaļo zemnieku savienībai, jo īpaši. Es pat, tā pavisam godīgi, es zināju pāris cilvēkus, zināju, kas neteikšu, ka baigi fanoja par to Zaļo un zemnieku savienību, bet viņi tā, nu, tie tad normāli, tie jau pa laukiem un tā tālāk. Bet tie cilvēki, nu, pēc tam esam vēl tur tā nesaistīti runājuši pa visu šito štēlu, viņi saka, nu, kā šitiem aukas piedirsa visus vēlētājs. Tā kā es domāju, ka, nu, tepat nav jāskaidro, nu, zin kā, tas, kurš ir nodevis vienreiz, viņš nodos arī otrais, trešoreiz un cik vajadzēs. Tā kā, principā, nu, pa šitiem nedrīkst balsot. Nu, nedrīkst balsot, vienkārši nav varianti, jā. Protams, paskatīsimies programmu, ja atveram programmu, jā, nu, tur ir, jā, pa lauksaimniecību, interešu pārstāvību, drošību un stabilitāti Eiropā, mūsu atbalsts Ukraina, nu, it kā viņi iestājas pa normālām lietām, bet, nu, atceraties, kā viņi sagāja jauno vienotību, es domāju, ne normāli domājuši cilvēks, ne viņu kaut kādi iepriekšējie vēlētāji, viņiem to nepiedos, jā, nu, ja tur akurāt idiots, pilnīgs neesi, nu, tādas lietas vienkārši nepiedod, jā. Tā kā es domāju, ka te baigi neskriesim, jā, vairāk ilgspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, zaļais kurs, bļaļ, visa šitā te huiņa. Nē, nu, nav jau tā, ka viņam tā programma stūla, bet es saku, nu, programma jau sarakstīt var. Diezgan gara programma, kaut kas atsevišķi sadalīts, jā, inovācijas izglītība pa jauniešiem, kaut kas ir tā un tā. Ja ieejam kandidātos, jā, pirmais ir Harijs Rokpelnis, viņš šobrīd ir deputāts Saimā. Otrais Jānis Dinēvičs, Andris Bērziņš, Diana Novicki, Ines Āboliņa, nu tur aiziet kaut kādi vārdi, uzvārdi, kas ir diezgan dzirdēti, bet
dārgie draugi, būsim godīgi, jā, jūs varat piedot, viņa it kā nav tāpēc savas būtības pretvalstiska partija, bet ir lietas, ko vienkārši nepiedod. Vienkārši nepiedod, jā, par šitādiem izgājieniem, šitādi savu vēlētāju pisināšanu, jā, es neesmu viņu, kā saka, mērķa auditorija vienkārši, man nepatīk arī, ka cits apis. Tā kā es domāju, šitos varam droši mest ārā. Protams, ja jums jāizšķirās starp Zaļo zemnieku savienību un kaut kādu, bļēd, es nezinu, kaut kādu saskaņu, labāk jau pa zemniekiem, loģiski labāk pa viņiem, jā. Ja tu nevari izvēlēties starp, kaut kādiem progresīviem un zemniekiem, labāk jau pa viņiem, bet progresīvie no tā paša, starp citu, jā, progresīvie no tā paša, bļēd, kā saka, kubiciņi nākuši, jā. Jā, starp jaunlatviešiem un zemniekiem, labāki viņi, bet, labāk šito sarakstu neņemt rokā, jā, vienkārši, kā viņi uzreiz atlieciet malā, lai būtu starp mazāk, kur izvēlēties. Kaut kā tā, jā, un tad es pat pēc pauzes varam doties uz nākamo. Nākamais ir 15. jaunā vienotība. Tas ir viss tas pats, ko es pats stāstīju. Tā ir tā partija, kas mums kopš Covid laikiem un pat mazlietiņ ātrāk vienkārši pīsausī, jā. Un kā viņi to dara ar visādām mahinācijām, ar visādiem, aizkulišu darījumiem, ar visām šitām te. Es esmu goda vārds, es joprojām, es pat savā ziņā apskaužu to cilvēku idiotismu, kas nespēja pateikt viņiem, kas nespēja, bet tai pašā laikā es apzinos, ka tas ir tas pats birokrātiskais aparāts, jā, tas ir tas pats birokrātiskais aparāts, kas no viņiem barojās, kas no viņiem, kaut kādas naudas projektus, kaut kādas viss šitās te darījums, jā, tie pa viņam arī balsoja, un neviens, kā saka, silīt negrib pamest, jā. Nekas nav mainījies arī šobrīd, jā, kā saka, sanāca kopā, bļaļ, progress zaļais un, bļaļ, jaunā vienotība, un mūsu, bļaļ, drātē, jā, drātē ir tāda sajūta no rīta pamostoties, ka bišķiņ dīrs jau sāp, jā, paskaties, bļaļ, kas laukā, jā, bļaļ, Kariņš māja pie logi, jā, runājot pa Kariņu, jā. Pirmais, viņš nav sarakstē, jā, pirmais ir Valdis Dombrovskis, otrais ir Kariņš. Dārgie cilvēki, vai mēs gribam, bļaļ, aizsūtīt Kariņu uz Eiroparlamentu. Vai mēs to gribam? Jautājums, godīgs jautājums, vai mēs to gribam? Es tiešām nezinu, neviens saprātīgi cilvēku, kurš pateiks, jā, es to gribu. Nevar pa šitiem balsot, nevar, jā, mēs atveram, es nezinu, es varu atvērt programmu, protams, programmu tur balstīt uz pieredzējušiem politiķiem, jā, vērtības balstīt Eiropa, demokrātijas un likuma var galvenie vērtības stūrakmeņi, spēcīgi drošības risinājums, stipras robežas, tā jau viņi neko stulbu nesaka, jā, bet, dārgie draugi, atveram kandidātus, jā, Ārturs Krišāns Kariņš, otrais, bļaļ, Valdis Dombrovskis, jā, pirmais, Sandra Kalniet, trešā, Ines Vaider, ceturtā, Dāts Melbārte, Andrejs Judins, Reirs, Kalniņ, blam. Dzirdēti uzvārdi, bet ir lietas, es saku, ir lietas, kur tu nevari visu laiku, bļaļ, drāst cilvēku un gaidīt, ka viņš jau nākamreiz te vienāko telpā jau ir bikšels novilcis un, bļaļ, nolicies guļus, jā. Vai arī ir, redzēsim. Pa šitiem nevar balsot, bļaļ, metiet viņus nahu jārā, vienkārši metiet viņus nahu jārā, jā, neziniet, pa ko balsot, aiziet, bļaļ, par šito te nacionālo nobalsu, nobalsoju par šito zem valstiskums, kas viņš tur bija, bļaļ, iepriekšējais saraksts, jā, pa šitajiem nevar, vienkārši nevar, es nezinu, ko es tur stāstīšu, jā, būs tāpat tie, kas barojas, bļaļ, no siles, tie arī pa viņiem nobalsos un tur novāksies, jā, bet, būtu svarīgi, lai neviens, kā saka, no malas, šito idiotismu nepaturpināt, jā, tā kā, dārgie draugi, 15. saraksts jaunā vienotība, pataisno gruškas te viņas nahuj un vēl, bļaļ, aizlikt vāk, lai viņi, kā, ķiploku aplikt apkārt, bļaļ, lai, kā, ļaunais gars neuzceļās, jā. Un tad varam arī bez pauzītes uzreiz uz nākamo 16. un pēdējā partija stabilitāte, jā, bļaļ, suka, bļaļ, šitie te Kremļa, bļaļ, kalpiņi. Tātad šito arī varam uzreiz mest ārā, mēs ieskatīsimies programmā, ieskatīsimies kandidātos, bet tā ir stabilitāte, tas ir pa lielam, lai jums vienkārši pat tas ir Osļikovs, jā, tas ir Osļikovs. Un, jautājumi tālāk vajadzīgi, es domāju, ka nē, bet, ja akurāt gribat paklausīties, tad jā, tad, protams, programma ir tāda atkal, ka tu tur lasi, bļaļ, asars birst, un tu esi gatavs paķert karogu, uztetuvēt, bļaļ, auseklīt, un aiziet, bļaļ, nomirt, bļaļ, Daugavas malā, turot, bļaļ, sarkan, balts sarkan, vai iespraust kaut kur, jā. Tātad Latvijas Republikas pamats ir cīņa par brīvību un neatkarību. Valsts brīvība iegūst ilgstošā un asiņainā cīņā, par kuru tik maksāt mūžu. Bļaļ, te ir sacējums rakstīts, vai te ir programma rakstīts, bļaļ. Suka.
ka, bļaļ, Džeks vienkārši, bļaļ, kurī zāla un, bļaļ, uzpis programmu, viņš nav problēma, Džek, tūlīt uzmetīsim kaut ko, jā. Ej, tu nost, jā, nu pirmais ir pilnīgi ūdensliešana, jā, tur kaut kāda totāla ekonomiskā nabadzība, uzņēmēja bankrotēšana, iepriekš minēto iemeslu dēļ stabilitāte uzņems atbildību, lai runātu par aizliekumu. Suka, bļaļ, Džeks. Nu, literatūrā malacis, jā, literatūrā es tev 9 ielikt, jā, bļaļ, uzpis normāli, jā. Elektroenerģija. Un atkal te nav īsti risinājumi. Nē, nu ir kaut kādi risinājumi, bet nu visi sūdīgi. Pa lielam visi ir slikti, bet te kaut kādi vismaz, nu kaut kādi risinājumi parādās, jā. Latvija vairs nevar turpināt atpirkt savu elektroenerģiju no Eiropas, pūl biržas, tur hujo majo. Tā, bet uzreiz piedāvā risinājumu, jā, cena algoritmu pārskatīšana. Gāzes pieejamība Latvijas iedzīvotājiem, analoģiska elektrības. Ai, nē, zin kā, nu te, bļaļ, baigos nērus vajag, lai šito huiņu lasīt, jā, lai šito te huiņu lasīt, jā, nu, reku, jā, pa sankcijām. pirmā šitā partija, kurai pa sankcijām ir kaut kas, jā. Uz Krievijas ierobežošanu un ekonomiku rezultāti nav devuši vēlamo rezultātu. Noteikti mērķi nav sasniegt. Krievija turpina savu attīstību, jā, bļaļ, veiksmīgi darbojas starptautiskos tirgos ar starpnieku palīdzību. Jā, tieši tā, starpnieku palīdzību. Tā kā, bļaļ, kaut kāda mērķi jau ir sasniegt, nav tā, ka, nu, karoče, dīršana, jā, principā tā ir tukša dīršana, un aiziesim uz kandidātiem, jā. Tātad, pirmais ir Nikita Piņins. Huj, viņi zina, kas tu tāds esi. Jā, Andrejs Kozlovs 2, Pāvels Kuzmiņs 3, Jekaterina Dreilinga 4, Ārts Silenieks. Karoči nevienu nezinu, nu viņi tikai 11 pieteikuši, tāpat zina, ka netiks, jā, bet, nu, zina, kā kaut kā jāstartē. Šitie uzreiz metam ārā, dārgie draugi, te vispār nav ko, nu, nav pat ko domāt vai kaut kādas iespējas pieļaut, jā, šitās pēdējās 3 partijas uzreiz varat pist ārā, jā, ja jāizvēlās kādu no šitajām 3, starp kuru balsot, jā, no šitajām 3, neiet uz vēlēšanām, neiet, jā. Nu, tā tad, jā, esam apskatījuši visus, atgādināšu tādu, ka tas ir tikai un mans skatījums, jā, nu katram ir sava smadzen dota, bļaļ, pakustiniet viņu vienreiz, jā, nu vienreiz iekustiniet, nu kaut mazlietiņ, jā, nu lai kaut kā atšķirtos no kaut kāda mikroba, bļaļ, lai kaut kā jums ir dot tāda, bļaļ, pamat iespēja. Pakustiniet smadzen, padomājiet, pa ko var, pa ko nevar, nu pa ko jūs balsosiet un tā tālāk, jā. Tātad, ja vēlreiz tātad īsumā izskrieties cauri, jā, tātad saskaņa, numur 1, nevar balsot, jā. 2, jaunā konservatīvā partija nevajadzētu balsot, jā, nevajadzētu, es nesaku, ka nevar, bet nevajadzētu. 3, Nacionālā apvienība, ir iespēja pa viņiem nobalsot, ir iespēja, jā. Latvija 1. vietā, nu nevajag pa viņiem balsot, nevajag, nu nevis tā, ka nevar, bet nu nevajag pa viņiem balsot, nu tur nekā nav, nu tur šlesaram biznesi jābīt, tur, bļaļ, tur nekā nav, bļaļ. Latvijas attīstībai, nu huj viņi zina, nu var, jā, nu var, nu nesaku, ka vajag, bet nu var, jā, nu var, nu huj s ņim, nu ja nav kam, nu var, jā. Centra partija, lai jūs tas nosaukums nemulsina, jā, pa šitiem nedrīkst balsot, nedrīkst, jā, 7. apvienība jaunlatvieši, nu te man pat nav ko piebilst, jā, nu, tiem, ka mēs skaidroja, tiem neaizies, jā, nu pa šitajiem nedrīkst, jā. 8. apvienotais saraksts, jā, nu pat tiem var balsot, nu kāpēc ne, nu var, protams, var. 9. progresīvi, nu nevajadzētu, nevajag, jā, pat nevajag, jā, nevajag par šitiem balsot, jā, bļē. Tautas varas spēks, nu, bļē, nu šitie komiķi, jopt vajag maņi, bļē. Nevajag pa viņiem balsot, nu nevajag, nu vienīgi, ja jūs šovu gribat, bļē, ja jūs gribat šovu, tad var, jā, bet nē, pa šitiem nevar balsot, jā. Kustība par, nu stipri nevajadzētu, jā, jo es saku, nu tādu sajūtu, ka viņi ne no tās valsts startē vēlēšanās, jā. Suverēnā vārā nedrīkst pa viņiem balsot, jā. Tauta zem valstiskums, nu var, jā, nu var, nu principā, kas te mums 4, pa ko var, jā. Nu un tad aiziet 3, pa ko nedrīkst balsot, jā, zaļie zemnieki, jaunā vienotība un politiskā partijas stabilitātei. Nu tas ir mans skatījums, pa ko nevajadzētu, pa ko nevar un pa ko var apdomāt. Nu tā tad,
lai, kā saka, visiem pietiek saprātajā vēlēšana dienā, jā, aiziet nobalsot. Es saprotu, ka tas Eiropas parlaments ir kaut kur tālu, un viņš tur, principā, nahuj nav vajadzīgs, jā, bet, nu tieši tā, ko tu gribi, lai labāk pārstāv Latviju, jā, lai labāk pārstāv mūsu, kaut kāds, Ždanok veidīgais, kurš bļauj, jā, ka te visus ugņetājiet, un te visi sūdīgi, un zin kā, un lūdzu Krieviju nāciet, un tā tālāk, vai puslīdz normāls politiķis, kuram varbūt ir kaut kāda, nezinu, mazāk pieredze vai vēl kaut kāda, bet kurš domā sākumā, par kaut kādām valstiskām interesēm, jā, ko jūs gribat labāk, loģiski, numur 2, jā, tieši tāpēc aiziet nobalsot, lai numur 1 netiek. Kaut kā tā, jā, ņemiet pa labu, labprāt palasīšu komentārus, jā, un tad tiekamies beidzot pēc tam kaut kādos jau vairs ne ar politiku saistītos viģikos, jā, davai, tā.